Esiet sveicināti Liepājas lidostā. Mani sauc Agars Sprūde, esmu Liepājas lidostas valdes loceklis. Un šeit mēs esam šodien, lai pavērtu jaunu lapusi lidostas attīstībā. 26. jūnijā tika pavērta jauna lapusi Liepājas lidostas vēsturē. Lidostas valdes loceklis Agars Sprūde un lietuviešu uzņēmumu KEL projektas pārstāvs Aļģimants Maģiaušis parakstīja līgumu par 75,000 latu vērtā Liepājas lidostas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi. Rekonstrukcijas laikā ir paredzēts rekonstruēts lidlauka skrejceļi 2000 x 40 metru izmēros, mainīt skrejceļa segumu, asfalta kārtu. Tāpatās manevrēšanas ceļa virsmas rekonstrukcija un viņa paplašināšana līdz 18 metriem, esošie ir 14,5. Tas ir, lai nodrošinātu atbilstību aviācijas standartiem. Ļoti būtisks jautājums ir drenāžas jautājums, lidlauka drenāža, jo mums ir ļoti augsts gruntsūdens līmenis, dēļ tā, kad jūra un ezers ir blakām un faktiski tāda paštece ir faktiski neiespējama. Tā kā projekta laikā var tikt risināts, kad lidlaukam būs nepieciešams arī atsūknēšanas sūkņu stacijas, kādas savulaik ir arī bijušas lidlaukā. Vācu laikā, kara laikā būvējuši bija vācieši, bet padomu laikā viņas ir aizlaistas nebūtībā. Un varētu teikt, ļoti būtisks moments ir arī lidlauka uguņu sistēmas rekonstrukcija. Tad mūsu gaismas sistēma ir nokalpojusi 3 mūžus. Un prieks ir par to, ka viņi strādā vēl, bet paļāvību uz vadiem, kas guļ 3 mūžus ilgu laiku zemē, ir par zemu, lai varētu uzrunāt aviokompānijas. Ja arī mēs to gaismu slēdzam iekšā un aviokompānija atlido, tad, lai izvērtētu, kad aviokompānija vērtē uz kādu lidlauku lidot vai nelidot, ja alternatīva blakām būs, pieņemsim, Palangi, kur šīs sistēmas ir atjaunotas, un ir Siemens gaismas sistēma, viņi to konstatēs, ka tas ir drošības trūkums, lidot uz vecas gaismas sistēmu, un es pieļauju, ka var izvēlēties ne par labu mums, Tas ir sākums lidostas renesansei, uzskata Liepājas mērs Uldis Sesks. Ar kaut ko ir jāsāk, un lidosta ir vēsturiski nodrošinājusi iespēju aviokompānijām pārvadāt pasažierus padomu laikā uz Maskavu, uz Rīgu, uz Ļeņingradu. Arī 2007. un 2008. gadā mums izdevās veiksmīga sadarbība ar aviokompāniju Air Baltica, un tad lidojumi notika uz Kopenhāgenu, Hamburgu, Rīgu. Un tajā laikā arī Krievijas aviokompānija nodrošināja lidojumus uz Maskavu. Šobrīd lidostas tehniskais stāvoklis, varētu teikt, ir vairāk kā noeksploatējies un ir jāveic skrejceļa rekonstrukcija, tāpat arī apgaismas sistēmas un meliorācijas sistēmas jārekonstruē. Un tad arī pēc šīm rekonstrukcijas darbiem nākošā gada rudenī, kad tie būs paveikti, tad mēs arī tā varēsim konkrētāk piedāvāt aviokompānijām izmantot Liepājas lidostu. Šāda interese no aviokompānijām ir izteikta arī pagājušajā un šajā gadā, taču, kā jau minēju, lidostas tehniskais stāvoklis, īpaši skrejceļa stāvoklis un apgaismas sistēmas stāvoklis šobrīd neatbilst Eiropas standartiem. Šobrīd ir parakstīts līgums par lidostas projektēšanu. Gada beigās, nākošā gada sākumā notiks konkurss par būvdarbu veicēju, un tad arī mēs nonāksim pie tā rezultāta, lai varētu jau konkrēti runāt par konkrētiem pārvadājumiem. Iecerēto rekonstrukciju augstu novērtēja arī Latvijas civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorocovs. Pirmām kārtām jau lidosta ir nepieciešama biznesam, jo bizness ir tie, kas attīsta ekonomiku, nomaksā visus nodokļus un ļauj mums visiem labi dzīvot. Un domāju, ka ja tā lidosta nebūtu Liepājā, tad arī aktivitāte jau šobrīd būtu krietni zemāka, jo daudz investoru pat neizskata tādu iespēju investēt vietā, kurā tūmā nav lidosta, kur nevar ātri un operatīvi pārvietoties. Otrām kārtām, protams, turisms, kas arvien pieaug, un arī visi tie projekti, kas jau ir iesākti vai par kuriem mēra kungs runāja, arī lielā mērā ir atkarīgi no tā, veiksmi ir atkarīgi no tā, varēs ērti un operatīvi tie turisti nokļūt līdz Liepājai vai nē.
Tas pirmkārtām. Otrām kārtām grūtības ir bijušas pagātnē tieši piesaistīt vietējo pārvadātāju, lai tā satiksme būtu ilgspējīga un regulāra. Šāda veida projekts, kas ir ļoti skaļš, ļoti liels, relatīvi liels pēc sava apjoma, dos to iespēju liepājniekiem daudz labāk un produktīvāk arī runāt ar avio pārvadātājiem, jo tas viņiem ir ļoti skaidrs un nepārprotams signāls, ka tomēr tā lidosta šeit būs. Jo aviācija tas ir ilgspēlējošs biznes un aviosabiedrības plāno vairākus gadus uz priekšu savu aktivitāti, jaunas maršrutus.